Kristīgās skolas lepnuma balva. Tā ir nominācija, kuru izvēl paši Tālskristīgās skolas skolēni. Un viņi izvēl to skolēnu Tālskristīgās skolas lepnuma balvai, kurš ir darījis vairāk izpalīdzības, sirsnības, atbalsta, palīdzības un dažādās tādās jomās, kas nav saistīta ar tiešo mācību darbu. Tā ir balva par sirds stāvokli un dāsnumu un čaklumu ārpus tiešām skolēnu darba pienākumiem. Un, protams, skolēni vērtējot pamana arī kristīgās lietas, pamana to, kā Dievs darbojas jauniešu dzīvēs. Un tagad jūs tiksiet iepazīstināti ar skolēniem, kuri tika izvirzīti Tālskristīgās skolas lepnuma balvai. Un, protams, uzzināsiet arī, kurš šo balvu saņems. Balsošanā piedalījās 7. 12. klases skolēni. Un mēs te aicināsim iznākt baznīcas priekšā visus tos skolēnus, kuri tika izvirzīti šai balvai. Un tie ir Marija Līna Vasiljevska, Lūdzu, Marija, Toms Greļevs un Daniels Ļaviņš. Tie ir Kārlis Lēnkovs Prūsis, Ernests Jonis, tie ir Elīza Šafta, Kristiāna Sniedziņa, Jānis Grusliņš un Sabīne Gurjeva. Tie ir Ilza Petersone un Evita Ozolkeica. Un katrs skolēns saņem aploksni ar balsīm. Tātad viņi uzzinās, cik par viņiem ir balsots, un skolēni balsojot sniedz arī aprakstu. Ja, tātad kāpēc tieši viņi balso par šo skolēnu. Jānim arī ir jāiet uz sporta skolas izlaidumu, un tā kā vairāki jaunieši jau ir par dievkalpojuma aizgājuši šī iemesla dēļ. Un tagad ieklausieties aprakstā, kas skan tā. Man nebija ilgi jādomā, lai saprastu, kurš ir cienīgs saņemt Kristīgās skolas lepnuma balvu. Es uzskatu, ka šī skolniece ir cienīga saņemt šo balvu. Viņa daudzu gadu garumā ir rūpējusies par cilvēku labsajūtu. Viņa ir tā, kas spēja mani stiprināt garīgās lietās. Viņa rūpējas par cilvēku veselēm. Viņa ir sirsnīgs cilvēks, kurš ir gatavs atdot visu, lai tuvākais justos labi. Viņa vienmēr ir palīdzējusi dievkalpojumos, dziedot, arī draudzē viņa kalpo. Šī brīnišķīgā meitene mīl bērnus un arī bērni mīl viņu. Viņa ir braukusi uz dažādiem bērnu namiem, lai stāstītu bērniem par Dievu, ko viņš ir izdarījis viņas dzīvē un apkārtējo cilvēku dzīvēs. Es abrīnoju viņas izturību un paļāvību uz Dievu pat grūtos laikos. Sevišķi, kad viņa ir palikusi viena bez savas ģimenes, kuri var viņu atbalstīt tikai caur internetu starpniecību. Dievs viņai dod spēku, izdošanos un mīlestību pret cilvēkiem. Tā es varētu turpināt arī mūžīgi, bet ceru, ka ik viens ir pamanījis šo meiteni, viņas mīlestību pret Dievu un cilvēkiem. Un tā
Talsu kristīgās vidusskolas 2012.–2013. mācību gada skolas lepnums ir 12. klases skolniece Žanete Šterna. Man ir liels prieks Žanetes sveicināt šādā svētku dienā. Un jūs jau zinat, ka Žanetes uzvārds nozīmē zvaigzne. Un vienā manā meitām turpmāk viņa ārkārt kļūt par zvaigzni, tāds nojautas man ir. Un viņi man sacīja, vai es nevaru kādu tādu ceļolis atcerēt, ko viņi varētu sacīt. Tad es izdomāju, un es domāju, kāpēc lai šodien es nepateiktu to Žanetei, būs tāda publiska atzīšanās mīlestībā. Un es mēģināšu viņu pasacīt. Ar tevi zvaigzne, laimīgs es ar vienu, tu no acīm asarām man ļāvi žūt. Cik labi gan, ka zvaigznes virs pa dienu un viena mūžīgi var mana būt. Un tad laidīsim jūs brīvībā apsēsties. Nu tad stāviet, smuka bilde, smaidiet, jums ir par ko. Jūs visi esat izvirzīti šim apbalvojumam. Jūs esat pamanīti, un es ar jums visiem lepojos. Paldies jums! Un, protams, Žanete nāk no ģimenes. Un mēs gribam pateikt lielu paldies arī Žanetes vecākiem par brīnišķīgi izaudzināto meitu. Žanetes raksturojumā tika pieminēts, ka viņas vecāki ir ārzemēs. Viņi nav uz vietas, un arī šajā brīdī viņi nav klātesoši, lai šo mirkli līdzdalītu kopā ar savu meitu. Bet mēs viņiem nosūtīsim pateicību, kurā ir rakstīts: cienītie Žanetes vecāki, man patiesa gandarījums, ka jūsu meita ieguvusi 2012.–13. mācību gada Talsu kristīgās skolas lepnuma balvu. No sirds pateicos par jūsu kopējo ieguldījumu Žanetes audzināšanā un priecājos, ka viņa, kalpojot dažādos veidos, ir uzticama Dievam. Žanete ir paraugs katram skolēnam mūsu skolā, cilvēks, kas padara Latviju labāku, lai Dievs svētī un pasargā jūs arī turpmāk. Mīlestībā un pateicībā no mums visiem. Bet šeit ir klātesošas Žanetes ģimenes, divi tuvi cilvēki, un tās ir Žanetes omes, tā ir omes. Nu nāciet šurp, vismaz jūs pastāvēsiet blakus.